Nu čau visiem, nu ko, jaunā epizodīte ir klāt. Pēc pēdējās epizodes bija brīvā nedēļā, kā jau teicu, un pēc brīvās nedēļas paspēju vēl vienu reisu izbraukt, kuru nenofilmēju. Viens bija tas, ka bija mazliet slinkums, otrs bija tas, ka gribēju iedot vairāk laika cilvēkiem, kas uzreiz nenostās video, kā es tikko ielieku, lai arī viņi paspēja pieteikties konkursā. Un jā, protams, kad nefilmē, tad ir interesants un savādāks reiss, kāds tas bija arī pagājušais. Ar krāvu aizbraucu līdz Nīderlandei, izkrāvos, paņēmu starpkravu uz Vācijas dienvidiem, pēc tam Luksemburgā krāvos, bija interesanta krava, kaut kāda piekabīta ar iekārtu virsū un vēl kaut kāds aparāts. Tā piekabīta bija diezgan augsta, tur darbinieki nemācēja viņu iekraut, kaut gan to varēja izdarīt, bet viņi beigās tur pat vienkārši noskrūvēja viņai riteņus nos, lai viņi ir mazliet zemāka un iekrāva iekšā, tā es viņu tur piesēju. Un jā, tad šito te krāvu piegādāju šodien ādažos un esmu jau atbraucis līdz Stukumam, tagad pildos, braukšu sakrauties un braukšu uz Liepājas prāmi. Pagājušais reizes arī tāds diezgan laicīgs sanāca, baigi labi krāvās. Sestdien vakarā bija mājās, tie, kas man seko TikTokā un Instagramā, arī redzēja, ka mēs ar Raivi šo to paskrūvējām mašīnai, piemērījām sānu spoileriem sliekšņus, piemērījām priekšējo lūpiņu. Nesanāca man to visu nofilmēt, tāpēc, ka mēs tur tādi steidzāmies un mēģinājām visu to ātri izdarīt, bet, nu jā, TikTokā un Instagramā bija vidīgs un bildes, kā mēs to visu tur darījām. Gribu un ļoti ceru, ka man to visu izdosies pabeigt līdz 13. jūlijam, jo, kā jau es esmu teicis, un kā jau internetā ir visādas afišas un informācija par to, ka 13. jūlijā Ēngurē krāvas autos sajiets Zēnieku svētku ietvaros, tā kā, jā, gribat forši pavadīt laiku, foršas brīvdienas, kaut ko redzēt, tad ieplānojiet 13. jūliju Ēngurē. Šogad tur būs kaut kādas 90 pār mašīnas, ja es nekļūdos, un būs arī tādi projekti, kas nav vienkārši tādi, kas tikai brauc pa ceļu, bet kur tiešām cilvēki ir nenormāli ieguldījušies gan ar naudu, darbu un laiku. Tā kā, jā, šogad Ēngurē būs ko redzēt. Un pašam man visu nesanāks uzlikt, ko es vispār esmu ieplānojis mašīnai taisīt, bet lielākā daļa būs. Tā kā, ja man viss sajies, tad būs baigi feini. Tagad tikai jāgaida, ka to visu sakrāsos, varēs pieskrūvēt, pievienot elektrību, lai spīd, un tad jau būs pa feino. Pārējo tad jau laika gaitā pielikšu, bet to gribētos visu līdz Ēngurē paspēt. Tā kā tā, sapildīsimies, kāzīsim sakrauties, pēc tam brauksim uz prāmi un, jā, uz Nīderlandi izkrauties, un tad jau kas tālāk nezinu, bet ceru, ka sanāks viss daudz maz laicīgi, jo šajā nedēļas nogalē ir Jāņī, Līgo, gribās paspēt uz kādu alas kausu, uz kādu sieras šķēlīt un sašļiku atpakaļ, un jā, jau nākošanai arī jābrauc projām, un jā, vispār tāds diezgan iespringts grafiks ar visu to mašīnu skrūvēšanu un braukšanu, un nav arī tas ADRs man, un sākās tie vasaras liegumi Polijā, tā kā stresaini. Tāpatās arī interesanti, tā kā brauksim, skatīsimies, kas mums te šonadēļ sagaida. Un konkursa uzvarētāju paziņošu video beigās, tādēļ, ka vēl šito te nedēļu mazums kāds cilvēks nav redzējis video, varēs noskatīties, vēl varēs paspēt pieteikties, un tad jau pašās video beigās, tad būs nedēļas beigas, tad arī paziņošu konkursu uzvarētāju. Esmu ieradies, tik daudz mašīnas te šodien ir. Mums arī divi, Ulds ar Edgaru. Ka es tūlīt varēšu braukt tur jau stāties, jo ja viņš Džeks ir sakrāvies un man krāvēsties, tas brauc viņu vietā. Nostājos, attaisījos. Jāiet palīdzēt kolēģiem saštrapēties. Davai, plīvienu ūdiņu. Boben. Ko tu tu filmi? Rāda, kā tu to visu dari. Ar to tikai es visu laiku kadrā esmu. Es esmu cīk. Davai pēdējo netrā. Paldies. Nu, malacis, Uldiņ, malacis. Jā. Ātrāk! Andreju!
Ko kolēģi sakrauti, vēl man fiks jāsakraujās un tad varēsim gāzt. Kā jau viens otram palīdz, tā jau baigi fiks iet. Parasti viens pats savu mašīnu krauju, nu tā, tur pusstundu 40 minūtes, es vairāk teikt, ka 40, 45. Pa 3 tagad uzkrāvām 3 mašīnas stundas laikā, tā kā, jā, viss notiek daudz ātrāk, ja viens otram palīdz, un mēs tā arī parasti darām te. Viens otram palīdzam. Nu, laika rezervīt vēl nedaudz ir. Es ešos uz Kuldīgu, mēģināšu vēl paspēt nomazgāt mašīnu, atceru, ka nevienam mašīna nebūs priekšā, jo ja kāds būs priekšā, tad man nesanāks, tik daudz laika man nebūs. Lai arī nebrauksim mazgāt, jo te spīd saule, bet skatoties uz priekšu, ka tur izstās galīgi bēdīgs laiks. Nē, laika ziņas rāda, ka tikai te kaut kāds viens mistisks mākonis ir uznācis ar lietekli, tagad tikko arī normāli sāk līt, bet Kuldīgā un Liepājā tur visi pa smuko, tur spīd saulīt, tā kā brauksim, mēģināsim mazgāties. Ideāli, tikko izbrauc ārā mašīnu un es braucu iekšā. Kas salikās? Jāiet palīgā. Viski jānomazgā, reklāmas kaspuši jānomazgā. Jimmy. Daudz no jums tur uztraucās, kā augšējā lukturi aizseg. Par to jūs neuztraucaties, man arī vidū ir prožektori, viņi deg tiek tikpat tālu un tikpat spoži kā augšējie. Es vairāk uztraucos par to, kā lai es tiek augšā pie tiem Michelin vīriņiem, viņus nomazgat un to reklāmas kastu. Laikam būs jāiegādājas kaut kāds augstās garās treps. Redz, cik skaisti spīd un laistās. Baigi labais laiciņš patraupījās. Tā es arī nočikoju laikziņās, ka viss būs baigi labi. Jāpiestāj robiņas viedā. Jāiedod paciņā. Mērčiņš Keponsā. Un es gribēju šito te pateikt, kad nu, tie, kas neuzvar konkursā un ja kāds grib tur dabūt merčiņu, tad Keponu, maiku vai hūdī vai džemperī, droši var manīm sazināties un uztaisīsim. Tā kā jā, ja kādam ir vēlme, tad droši dodat ziņu, kaut ko sadarīsim. Un jā, šitā te paciņa būs vienam no sekotājiem dzimšanas dienā. Draudzen dāvinās dāvanu. Tā kā, jā, prieks, ka kādam ir interesi un vēlme kaut ko no merčiņa dabūt. Ar
Mārtiņš, reku, gaida rindā uz pildīšanos. Šodien baigi daudz pretīm braucēju sveicina, midžina. Vispār pēdējā laikā diezgan daudz uz ceļa sanāk pasveicināt, ka te brauc līdz ostai. Ja es kādu neesmu pasveicinājis, tad atvainojiet, tas nav speciāli, tas ir netīšām, neesmu pamanījis tajā brīdī. Bet, jā, paldies visiem, kas pasveicina. Ja es pamanu, es vienmēr pasveicinu atpakaļ. Man likās, ka mans video skatās, vairāk kurzem un tā, bet es biju pagājušajā nedēļā aizbraucis uz Aizkraukulu. Man no Aizkraukulas līdz Rīgai kaut kādas 8 mašīnas maz pasveicināja, kaut kādi 4 vieglai, kaut kādi 4 smagie. Tur, jā, tas ir precīzi neatros, bet diezgan daudz. Es tādā šokā biju, ka arī tajā galā diezgan daudz sekotāji un skatītāji. Prieks, protams, par to. Osta atkal izskatās pārpildīt, tad stāv visus ceļā ārā. Šodien laikam arī varētu būt pilns kuģis brālēns Robīts. Dabūju biļeti, dabūju braukt uz Klaipētu. Mēģinās te kaut kur iespraukt uz laukumā iekšā. Aivars arī, kas te kaut kas pārtaisīts, tagad arī vieglos te dzēn iekšā. Šajā stāvlokumā. Savraukuši te visu čupām. Jā. Kārtīgi piebāsts parkings. Tas mums te ir paslēpies, kur Raimonds stāv. Pasveicin YouTube! Jāmēģina kaut kur apstāties. Jāiet pakaļ biļetei. Kustība sākās uz kuģi brauc virsū. Laukums tur bišķi atbrīvosies. Es tur tagad vienkārši kaut kur iebraucu tupikā un nosvietu. Kaut 10 minūtes biļešu izņemšanai. Pasēdējām, te papļāpājām ar kolēģiem. Pulkstens jau 15:06 jāsāk taisīties virsū, visi jau reku gāž iekšā. 7 paldam ārā. Kaīts biedrs šodien Edijs no Arfilaina. Mēs esam 3, viņi bija 5, un tad, lai nav jāspēžās pa 3, tur katram kaītē sadalījāmies tā, ka visi būsim pa 2. Lai vietas vairāk kaitē. Šorīt tik agri cēlos, ka miedzīši nāk, jo te jāsēž, liki jāžāvājās. Mūzies uz kuģi paēdīs vakariņas, tad jau droši vien atlūzīs uzreiz. Kaut kā dikt lēni, tad tā uzbraukšana notiek. 40 minūtēm esam ticis no stāvlaukuma līdz kuģim. Pulkstens jau ir 7. Teorētiski kuģim vajadzētu tagad peldēt ārā, bet vēl diezgan daudz mašīnas ir ārā, vēl daudzām ir jāuzbrauc virsū. Bet tā šī jau nav pirmā reize, kad kavējās tā uzbraukšana. Kuģis var iedzīt laiku, pabraukt ātrāk, un tāpatās rītā vajadzētu būt. Laikā ostā Vācijā reku kaut kas sakustējās, kur Raimonds jau stumsies tūlīt virsū, tad ir Edijs, tad ir kaut kāds reku šitāds vēl. Es te paumēju. Kazaki. Vai daudz šitās te mašīnas tagad kaut kā pelti. Kādreiz es te tik bieži nemanīju. Pilns stāvlaukums, jo tie visi, kas tur mūsu stāv arī ir Kazaks numuri. Tā kaut kā. Tā tur bija gaidīt. Atkal pirms mums brauc virsū treilers, atkal problēma ar uzbraukšanu. Atcitās piekabi. Man līdz ar to jābrauc augšā. Man jau gaida reku augšā darbinieki.
mani augšā. Kā jau es parasti saku, es labāk gribu stāvēt lejā, bet nu, nav varianti. Jādara kā liek. Viss. Jāiet ir augšā uz kaīti. Kaidīs tev arī uzbrauks. Kā jūtas, biedrs, kā jūtas? Tas ir nemāk noparkot. Nu neko sev Gucci vietiņu sarunāja. Vajadzēja braukt manā vietā. Es rīt varēšu tur sēdēt, gaidīt, kamēr pabrauc malā. Čau! Rīt pāris, sākam peldēt un dodamies uz Vāciju. Nu labrīt! Sākam strādāt! Tukšs parkings. Vakar bija pilns te. Kas tā pa lenku te novilkt ir. Tāda vakar taču nebija. Jo te visas mašīnas tā stāvē vēl blakām. Kāds remonts te būs. Man vēl 10 minūtes pauzīt, vajag teikt brauc projām, bet nu vēl neviens tikai nav nācis. Nebūtu teicis, ka jātirās prom. Labi, ātri jāsataisās, viss jāsataisa aizkar, jāieliek kafija, un tad jau varēs sākt arī braukt. Es nezinu, kas tas par prikolu, bet man kaut kā skaņa gļuči ritīgi kamerā. Es vakar montēju safilmēto. Te es pamanīju to, ka kaut kā skaņa tur čakarējās. Es nezinu kāds izspārējais viļiks sanāks. Cerams, ka baigi nebūs traka, ka kaut ko varēs saprast, bet jā. Vakar standarta situācija. Nobrauc no kuģa, veikals un atbrauc līdz Nīderlandei. Pirms firmas atradu parkingu. Bija vēl te vieta, apstājos un līdz galam palikās 10 kilometri. Firma jauna, tāda, kurā es neesmu bijis. Brauksim skatīties. Cerams, ka ātri izkraus. Ko pauzīt pagājusi? Jāpiet riņķī mašīnai. Jāpačako viss kārtībā un jāsāk braukt. Tā reku vēl viena lieta, ko es esmu uzlicis, bet kurā vēl nav pievienotā elektrība. To pieliks tad, kad liks visam pārējiem. Priekšā restē double burnerīši. Tur man jāsaka paldies Edmundam, kurš arī man viņus uzdāvināja apmaiņā pret uzlīmēm. Tikai jā, šitā te arī bija lietiņa, kas bija manā plānā. Pieskrūvēta ir. Un jā, kad nāks elektriķis viss vienot, tad arī to pieslēgs un tur smūgs pīdēs oranžs. Izskatās, ka šajā parkingā nevis būs remonts, ka tā lente novilka, bet izskatās, ka te būs kaut kāda kontrola, jo tad braucot ārā, te iebrauc veselu čupu ar nīderlandiešu transportniekiem. Pārēc mēs krājamies te blakus pilsētā, kas tieši tās pilsētas sadala šitā te upe. Parasti mēs krājamies, ka tur tā pilsēta saucās Kampena. Tagad jābrauc uz kaut kādu aizmirst, tāds diezgan garš un sarežģīts vārds. Bet nu jā, vēl palikuši 4 kilometri līdz izkraušanai. Holandiešiem riteņu sezona. Tik daudz ar riteņiem braukā. Nopietni, šitādā vietā izkraušana kaut kur šitādi šauri ielīpās. Centimetri te lien garām, viegli ien, pat apmala rekuji. Jā, interesanti. Voilā, kur ir firma. Veiksmīgi esmu atbraucis. Jā, tā iebraukšana pēdējie metri firmā ir diezgan interesanti, jā, šauri dzīvojamā rajonā firmu uztaisīt. Nu tā, bija jau piereģistrēties. Šitā arī jāpaliek jāstāv, jātais ap 2 sānu vaļā un viss jāgaida, ka brauks kraut ārā. Mēģināju vēl te kaut ko to mikrofonu tīrīt, bet es nezinu, man tur laikam nekas nesanāk. Kā būs, tā būs. Piedodiet, es tur neko nevaru izdarīt. Mani baigā aizdoma, ka tas notika mazgātuvē, jo es tur mazgāju un man rokas bija bišķīt slapjas un es tur ņēmu telefonu ārā no kabatas, bet kā jau iPhone skaitās ūdens. Droši nebija jau tā, ka es viņu iemetu arī ūdens bļodā, vienkārši ar mitrām rokām turēju viņu rokā. Kaut kā tā skatoties pēc kādiem iedomājos, ka tas ir pēc mazgāšanas bijis. Cerams jau kā atlieks vaļā tā skaņa.
pagājušajā nedēļā par cik bija Nīderlandē, tad ar starpkravu nogāja lejā uz dienvidiem. Sakrauj dienvidus, aizbrauc mājās, man palika ļoti mazas stundas. Pagājušajā nedēļā izbrauc 51. Tas nozīmē, ka 5 man palika no tās nedēļas. Un 34 šitai nedēļai ir kopā 39 stundas, kas ir diezgan maz. Baigos apvis te vairāk nevar taisīt, principā izkraujās. Jāsāk krauties tā pa ceļam uz mājām un jābrauc mājās, lai tiek līdz sētai. Vai nav jālīgo kaut kādā Lietuvā vai kaut pa ceļam un jāgaida pirmdienas nakti, kad nometīs stundas pa jaunam. Darbinieks tikko prasīja, lai es katru dienu mazgāju un tīru savus diskus. Kā viņi var būt tik spīdīgi. Un te tu saproti, ka tavu pūliņu atmaksājās, ka kāds to pamana. Izkrauj jau ļoti ātri. Nespēja izskriet līdzā piekaps virināšana. Vairākas reizes kāds jums man jautājis, kur tad es lieku tos čūžus, ko es izslauku no piekaps. Šādi tas notiek. Ja nedrīkst teritorijās laucīt, tad tā arī nedara. Tā, loģistika teica, lai es kaut kur apstājos un uzēdu brokastis, kamēr saplānos darbiņus. Kamēr es te gaidu. Plāns, ko Edgars arī ieradies ir. Mums uz vienu vietu bija izkraušana. Viņš peldēja Klaipēdskuj, tāpēc viņš mazliet vēlāk ir ieradies. Es tepat maliņā esmu nostājies gaidu. Ziņu, kas jādara. Nu ko, kaut kāds 2 stundas kapēkām pasēdēju un ir adrese laižam pēc flakoniņiem, kurus arī regulāri kraujam un vairākas reizes bijis video. Jā, 54 kilometri un būsim galā. Es vēl nezinu, cik daudz tur jākrauj. Veram vaļā Google Maps, skatāmies, cik korķīs traks, maucam riņķi nemīžam. Fotoalbumu papildinām. Tas ir Daina Boys, tā ir Eiropā. Pagiņi pilni, korti nereāli, tāpēc tas ir interesanti. Nu, esmu ieradies, ku papā arī ir. Volodimirs. Krausimies abi divi. Es ņemšu kraus, kas nav ADRs. Vladimiram jāņem ADRs, jo viņam ir tiesības vēl. Sasmērējis riepas. Vladimirs man daudz ko iemācījis, bet redz, kaut ko arī viņš no manīm ir iemācījies. Mašīnai jābūt tīrai un skaistai. Malacis, papā, malacis. Zelta šoferīts. Kaut ko tu no manīm arī esi iemācījies. Čakarē prātu. Nu, ko mēs te kraus? Tev ADRs jāņem? Krava? Man kaut kā 9 metri. 6. Paleti? Nu, iet, ķiv. Pieslēdz. Pārē, ķiv. Nu, kaut kas čivina. Viss rāms pilnas. Jā, pagaid, kad tie sakrauts, tas pabrauks malā, tad Voloģiem jābrauc pie 3. rāmas, man pie 2. Tad jau sakraus. Man te būs kaut kādi 9 metri gandrīz. Jāsaliek gumijas. Jāsaceļ šitie uz augšu, tās palets parasti ir diezgan augsts, un tad jau brauksim pie rāmas un sakrausimies. Nu, nav ADRs, un tā ir baigā problēma. Grūtāk atrast kravas, tāpēc
arī dabūju pasēdēt tik ilgi pirmīt pagaidīt, tāpat tās arī te. Es būtu varējis atbraukt viens pats izstās kravas savākt, bet ADRs man nav un viena no tām kravām ir ADRs, dēļ kuras speciāli Vladimirs arī atbrauc. Tā dabū sūtīt 2 mašīnas, tā kā, jā, tā ir problēma, to ADR vajag un. Vēl tā mājās braukšana lieta, Polijā sākās liegumi. Es tagad precīzi tos laikus neatceros, bet no šīs nedēļas līdz pat septembrim katru nedēļu tagad ir braukšanas liegumi, bet tos es atgādināšu māju braucot kaut kā piekdienā, kaut kādas stundas nevarēja braukt, tad sestdienā kaut kāds arī nevarēja braukt un visu svētdienu nevar braukt no rīta līdz vakaram. Tā kā, jā, nav ADRs, ir daudz problēmas. Ramps atbrīvojās. Vladimirs sevi piebraucis, braukšu klāt arī es. Vladimirs seku jau sakrauts, viņam tikai 6 paletes bija. Es stāvu pie rampas. Te parasti ir tā, ka vienkārši sēž mašīnā gaida, ka sakrauj. Ko, stundu 15 pie rampas nosēdēts. Viss ir sakrauts. 22 palešu vietas. Šī skaitās tā limitētā daudzuma tā krava. ADR, man nevajag ADR tiesības, lai viņu vestu. Bet, ja tā krava ir virs 8,5 tonām, tad ir atkal jālīmēš tās te māmbaltās uzlīmes, ko man darbinieks iedeva. Pārskaitīja paletes, viss sakrīt. Jā, jāuzlīmē un jāzvan loģistikai. Jāprast, kas jādara tālāk. Šitā, kaut kādā vienā video arī šeit kraujoties, es jau tās te uzlīmes te līmēju. Baigi es viņas te nespiedu klāt. Tā līme baigi nepiecepjās, nepaliek pleķi. Un priekšpusē arī uzlīmēju tur uz stūri tā prātīgi. Cerams jau, ka baigi nepieķersies līdz Latvijai. Ļoti nesmuki. Bet neko darīt, kas jādara, tas jādara. Aiziet, laižam tālāk, adrese ir 70 km pilsētā Groningenā. Tas ir tā kā uz māju pusi. Stundiņu būs jāpabrauc un būsim klāt. Tur būs jākrauj 3 paletes. Skandināvija, tas ir forši. Parkingi esot tukši. Stāvi, kur gribi, visur labi. Tikai ķēdes jāliek, ja kalnā tik gribi. Varētu jau tur kādreiz aizbraukt, apskatīt, ko tu var sakraut. Bet padomājot skaidrs to, Eiropā bez mani nevarot. Tas ir Daina Boys, tā ir Eiropā. Paģiņi pilni kontineri. Ko, ir klāt, kaut kas te kraujās viena mašīna. Jāiet pajautāt, tas tad mazs filmiņi tev vajadzētu būt, kā ātri iekraus. Piebrauc te pie nepareiziem vārtiem. Jāpabrauc tur tālāk ir. Un jāpastum metrs iekšā garažā, lai viņi var iekraut smuki, jo viņiem laikam ir tāda rohula, kur pa prūģi pabraukt baigi nevar. Un. Būs jākrāj kaut kādas rezerves daļas priekš mašīnām. Tā tu vismaz izskatījās zātro noktava. Iebrauc reku tevi tajā teritorijā un tagad pāri pa ielu apakaļ gaitā stumjamies iekšā. Tik šaurs tās ieliņas ir. Prātīgi jābrauc. Uzliks lūpiņu un sliekšņus, tā vispār varēs te visu laiku paceltām pa duškām braukāt, lai kaut ko nenošķilt. Man jau rāda, cik tālu jābrauc. Kā jau teicu, 3 paletes, šitādas te melnas, iekšā ir kaut kāds rezerves daļas. Un, jā, kā jau teicu, arī gan jau ātri iekrauts, iekrāva arī uzreiz.
Un viss, maucam tālāk. Trešā adrese man jau bija atsūtīta, bet es tikai tagad apskatījos, kur viņa ir. Un viņa ir Vācijā. 109 kilometri. Tur kaut kādu pusotru stundu taču būs jāpabrauc. It kā ir uz mājupusi, bet tā kā mazliet uz augšu jāpabrauc, kas tā kā nav gluži uz mājupusi, bet nu labi, tas tā. Tas ir normāli. Un. Tagad pulkstenis pēc vietējā laika ir 4. Nezinu par to darbu laiku šodien, neesmu arī dispečerē prasījis, vai tur šodien jākrauj vai rītā, bet vienalga jābrauc tagad tur un jāskatās. Un papētot tos palešu izmērus, man liekas, ka es varētu būt pilns tajā adresē. Tad, ja šodien neuzkraus, tad jāuzkrauj rīt no rīta, un tad rīt no rīta varēs gasēt mājās. Bet, nu labi, nav ko te zīlēt pirms laika. Jābrauc un jāskatās, kas tur ir un kas tur nav. Esam jau Vācijā iebraucis tā Groningen, kur es sakrāvos. Nav tālu no Vācijas robežas. Un, jā, tā mana firma kaut kādus 30 kilometrus no Bāņa ir nost, kā sanāk te pabraukuši tādiem te lauku ceļiem, bundes ceļiem. Vēl palikuši 25 kilometri. Un, jā, jākraujās tur būs rītā. Bet, nu, jābrauc līdz galam, jāmēģina pie pašas firmas kaut kur atrast vietu, kur palikties, un, jā, būs jāgaida rīts. Nu, ko esmu ieradies firmā? Firma arī ir cieta, tā kā arī domāju. Es šajā firmā vienreiz esmu krāvies, te jākrauj, būs kaut kāds nestandarta palets, kaut kāds tā kā iekārts, kaut kas garš, kaut kas īsts, kaut kas tāds, nu, dažādi izmēri, viss kaut kas. Nebūs vienkārši palets kastītēm. Rītā reku pa tiem vārtiem jābrauc iekšā, jāsakraujās, te patās reku uz firmas laukumu arī palikšu. Un pagājušā video, kad es rādīju par to piekabes tiltu paceļamo, ka viņš nogriež tos līkumus, diezgan daudziem cilvēkiem tas likās interesanti un rakstīja man, ka paldies par tādu info, ka dažs to nezināja. Dažiem tas likās inčīgi un nebija iedomājis, ka tāds var notikt. Es tad gribu parādīt vēl vienu lietu. To es iedomājos pēc tam, kas varētu noderēt gan jaunajiem šoferiem, gan arī vienkārši cilvēkiem, kas brauc ar vieglajiem, kam nav nekāds sakars ar smagajiem. Mēģināšu apstāstīt tā, lai to var saprast. Ko es gribu pateikt un kas ir svarīgi šoferīšiem, kas brauc ar vieglajiem un nesaprot, kādi ir gabarīti smagajiem, kā viņš tur griežās. Kā notiek, ka viņam vajag lielāku līkumu paņemt, kad viņam mēdz piekabes aizmuguri izgriezties uz āru, kad strauji griež vai pa labi vai pa kreisi, tad grib pieteikt vienu lietu tādu, ka, ja tu redz, ka smagais stāv kaut kādā krustojumā, viņam ir jāgriežas strauji pa labi vai pa kreisi, nekad neieteikt viņam stāties piekabēs šajā te daļā. Pie piekab, nu, tuvu piekabēji. Vienalga, kaut vai tas būtu vīts, priekš vai aizmugure, neieteiktu stāties viņam tuvu vai mēģināt aizlīst garām. Pagaid labāk, lai viņš aizbrauc, it sevišķi, ja viņš griež straujā līkumā, straujā krustojumā, kur viņš nevar paņemt tādu nu, lielāku līkumu izgriezties. Katrā ziņā, ja viņam ir strauji jāgriežās, nebrauciet viņam blakām, nebrauciet viņam garām, labāk pagaidiet, lai viņš aizbrauc un tad aizbrauciet tālāk, jo tūlīt mēģināšu nodemonstrēt, kāpēc un kas var notikt. Iedomāsimies, ka es tagad stāvu tur, piemēram, T-veida krustojumā šaurā, man vajag nogriezties pa labi. Un jums, piemēram, ir situācija, ka jums vajag nogriezties pa kreisi un jūs vēl piebraucat šitajā te vietā ļoti tuvi. Vai arī jūs braucat no pretējās puses un jums mazums te kāds šķērsils, ja jūs nevarat pabraukt man garām, un jūs šajā vietā apstājaties, stāvat un gaidat, kamēr es aizbraukšu. Jā. Mēģināšu parādīt, kas var notikt, ja ļoti tuvu apstājās piekabē. Tā grūti izstāstīt ir, bet, nu, mēģināšu tā, lai var saprast. Nu, iztēlosimies, ka šī ir jūsu mašīna. Nu, es neko citu nevaru likt eksperimentā. Nav man nekāds kartona kasts, jo arī es šito demonstrējot varu kaut ko sačakrēt savai mašīnai. Tā kā, jā, iztēlojamies to, ka šajā vietā jūs stāvat ar savu mašīnu. Un es sāku braukt uz priekšu un strauju griežos pa labi, tūlīt parādīšu, kas notiek. Nu, redzējāt, kas notiek?
Ar to es gribēju pateikt, ka, ja smagais strauji griežās vai pa labi, vai pa kreisi, piekabas aizmuguri arī lielu gabalu tā kā bīdās uz āru. Līdz ar to, ja jūs stāvat ļoti tuvu piekabēji tajā vietā, tad jūs sapulētais bembīts, mersīts ir saskādāts. Problēmas ir gan jums, gan smagās mašīnas šoferim un nepatīkama situācija. Jā, kad smagais asi griežās, piekabas aizmuguri iet tā kā uz āru un šitā šoferis šajā brīdī ir salauzies un spogulī jau viņš vairs neredz, kas notiek aizmugurē. Tāpēc, ka priekšā ir piekaba, tāpēc, ka piekabas stūris ir priekšā, piekabas siena. Šī tika asi sagriežoties vienkārši piekabas aizmuguri iziet uz āru, aizķer vieglo, šoferis neko neredz un jā, tāda ir lielas problēmas. Tā kaut kā. Es ceru, ka varēja kaut ko saprast. Nevajag stāvēt smagajiem tuvu, krustojumos it sevišķi. Vispār nevajag pie smagajiem beztolkā stāvēt blakām, tikpat labi var kādreiz kaut kādu riepu sprākt, vai ir tādi, kas citreiz brauc pa bāni. Viņš it kā iet garām tam smagajam, bet te pie piekabas riteņiem kaut kur atmetās un tā arī turpina braukt, nebrauc garām. Nedariet tā, vai nu nebrauciet garām, vai nu vienkārši brauciet un aizmirstiet, jo var sprākt arī piekabas ritenis kādreiz, un ja sprāks piekabas ritenis, tad arī viss ir slikti. Bija viens gadījums, kad viens mersis brauc blakām piekabas riteņiem pa bāni, smagajiem izšauja riepu un mersim izšauja viss airbags. Ja jau pacēlām šito A-klases zonas tēmu, tad gribu parādīt vēl vienu lietu. Tā gan ir vairākas reizes jau televīzijā, gan rādīta, gan zebrā, kur tik tur vairākas reizes tas nav atgādināts. Smagajiem ir A-klases zona. Blaksatētai pusē apmēram šī vieta. Ja jūs kaut kur apstājieties šajā te vietā savu mašīnu, te pie smagā priekšriteņa, ir tas viens punkts, kurā nevienā spogulī nevar jūs ieraudzīt. Ne šijā, ne priekšējā. Labi, tagad jaunās mašīnas ir aprīkots ar sensoriem, reku, kā man tur deg lampiņa, stojkām tāpat arī nopīkst, bet ne visiem tādas ir, vecā mašīnām tādas opcijas nav. Un jā, ļoti bieži tādi gadījumi, kad šeit ir vieglais, kas grib ielīst smagajam priekšā, smagais stāv, pastāv spogulī, lejā neviens nav, neredz, bet šī ir tā vieta, kur vieglais ir neredzams. Un smagais grib griezties pa labi, un viss sanāk bumsiks. Un atkal ir sāpīgi, atkal problēmas, tā kā, jā, šīs ir divas tādas lietiņas, kur arī vieglo šoferīšiem vajadzētu piedomāt pie tā, kur un kā braukt, tā kā, jā. Es ceru, ka kādam šitas noderēja, ņemat vārā, braucam prātīgi un bez šitādām te šaizītēm. Jo, smagā šoferis jau skatās 111 reizes pa labi, pa kreisi, bet, jā, jāvaktē ir te gabarīti un jāvaktē ir viss tā satiksme. Šitādas te lietiņas ļoti bieži notiek, tikai tāpēc, ka notiek. Tā kaut kā labi, viss, gaidam rītu. Labs rīts, reku. Viss ir vaļā. Ātrāk pat nekā bija rakstīts internetā. Es tikai dzirdēju, ka mašīnas sāk braukt un domāju, jāceļās, jānāk skatīties, kas te ir. Citreiz ir tā, ka it kā visi tie firmas darbinieki atbrauc ātrāk, bet nekas tāpat nenotiek, liek tur gaidīt kaut kādu pulksteņu laiku, cikos tur kraus, bet te tā nav. Tikko satik darbinieks teica, lai brauc iekšā, tais vaļā sānu un kraujamies. Baigi labi!
Viss sagāja čotka. Pašai aizmgrītai jāņem palīgā GoPro, lai kaut kāda skaņa vismaz ir. Šitā te. Jā, te kaut kādas trubas. Tur kaut kas iekšā kastē, palete, kaste. Forši viegla kraviņa. Viss. Taisamies ciet un varam maukt mājās. Braukt uz Poliju, meklēt piedzīvojums. Šits darbinieks arī brīnījās. Tev tik ļoti tīra mašīna ir. Jā. Nu ko? Kas tam mums te ir? Papīri visi ir. Ja uzliksim Polijas robežu, cik tālu ir, cik mēs tālu šodien varam braukt. Jo es jau kā līdz Polijas robežai aizbraukšu. Tā man tur jāsāk skatīties, kas ar tiem liegumiem ir. Šodien, man liekas, sākās no 6 vakarā. Jā, tas te ir problēmas. Laikam vēl viena nedēļa izbraukšana, tad iešu kursos. Tā te pagaidām izskatās, ka Liepājā būs kurs, tad jau viss nokārtos un varēs brīvi braukt. 550 kilometri. Robežai 8. Jau, ja es tev ritīgi dodu ručkā, es varētu vienīs visus laikus šodien izbraukt un iebraukt iekšā Polijā diezgan tālu. Tas būs ļoti svētīgi. Tā, labi, braucam un tad jau skatāmies, kā mums tie ies. Pretējā pusē sastrēgu viņš izveidojies. Tik tādēļ, ka izdomājuši remontu uztaisīt piekdienā. Īstā diena, kad taisīt remontu, tad, kad viss vēl skrien, kaut ko krauj, kaut ko ķer, kaut ko grābī, uztais uz vienu no noslogotākajiem bāņiem remontu. Es nepiefiksēju, cik kilometri jau šitais te ir, bet es jau kaut kādās, gandrīz kaut kāds 5 minūtes točiem braucu. Un es pagaidām esmu pusē tam sastrēgumam. Nu ko, pirmā 4,5 stundas nobraucu. Vispār pilnīgi un galīgi mierīgi satiksmi neierast Vācijai, bet tas varbūt tāpēc, ka vēl rīts bija. Es nobraucu kaut kādas 4 stundas un 22 minūtes, jā. Iebraucu Mežu parkingā. Līdz Polijai vēl palikuši 200 kilometri. Reku te parkingā kontrolīt ir. Bagi stāv. Es uztaisīšu 45 minūšu pauzīt paēdīšu un tad braukšu tālāk. Rāda navigācija, ka kāds 2 stundas varētu tikt iekšā Polijā. Bet nu vēl skatīsimies Berlīnē, tur vēl kaut kādas propiķis ir. Tur arī remonts jau diezgan ilgu laiku ir. Skatīsies, kā tur ies, bet visā vismā ripo ļoti labi laiks vakariņām, bet pusdienām. Es te braucot noskaidroju, ka šito te uzlīmu vajag tikai no 12 tonnām. Es kaut kā pilnā pārliecībā biju, ka viņas vajag no 8,5. Vajadzētu plēst nost, bet man bišķi negribās tagad plēst nost, kamēr šieti stāv. Nezinu, vai viņi kaut ko teikt vai nē, bet es nopauzēšu, pabraukšu bišķi uz priekšu un tad labāk noplēsīšu, lai nav lieki jautājumu. Jā, kaut kā likās, ka 8,5 tonnas. Arī es tam džekam pajautāju kraušanas vietā, vai nevajag līmēt. Viņš arī teica, ka jā, ka vajag. Bet šodien noskaidrojam, ka no 12 tonnām vajag tādus uzlīmes. Tā kā man ir kaut kāds 11 kapēkām. Es varu šitos plēst nost. Tuvojamies Berlīnei un ir viens diezgan pamatīgs sastrēgums priekšā. Tur braukt cauri nebūtu prāta darbs. Tur jau Raimonds jau viņu mēģina apbraukt. Un jau tur maldās ritīgi, jau tur arī apbraucamie ceļi, jau viss ir sarkani. Tas nozīmē, ka man vajadzētu pavisam savādāk mēģināt apbraukt. Es jau esmu apskatījies, kā mēģināšu te braukt augšā, tad šitā pa diagonāli pāri, šeit
kā es braukšu, bet es braukšu katrā ziņā necaur to sarkanumu un cerams, ka tā būs labāk, jo tur diezgan pamanīgs sastrēgums un ir tik daudz laika var pazaudēt. Visu dienu šodien braucu ar Vāciju, neviens sastrēgums un šitas principā ir pirmais un vienīgais pagaidām, kas rādās. Pēc tam jau tur vairs līdz robežai nav tālu. Domāju, ka arī mājās sastrēgumu nevajadzētu būt. Vismaz Vācijā. Cerams, bet tuvojās pēcpusdienu, viss gāž mājās, tad jau te visādi piedzīvojumi var sākties pēkšņi. Laižamies ar skani pa bāni, priekšā vienīgi korķi. Man viss ir tik sajebal. Vienīgā doma tagad ieraut vēl. Veram vaļā Google Maps, skatāmies, cik korķis traks. Maucam riņķi, nemīžam, fotoalbumu papildinām. Tas ir Daina Boys, tā ir Eiropā. Pakiņi pilni, korķi nereāli, tāpēc tas ir interesanti. Tas ir Daina Boys, tā ir Eiropā. Ko veiksmīgi tik ārā uz bāni, līdz Polijas robežai palikuši 68 km. Navigācija man pirmīt rādīja, ka es varēšu 2 stundas pabraukt pa Poliju, tagad rāda, ka es varēšu pabraukt 1:40. Tā kā kaut kāds 20 minūtes pazaudēju apbraucot to sastrēgumu, bet ja es būtu braucis cauri sastrēgumam, tad es domāju, ka tur būtu stunda kā minimums pazaudēts. Tā kā viss ir labi, gāžam tālāk. Skandināvija, tas ir forši. Parkingi esot tukši, stāvi, kur gribi, visu labi. Tikai ķēdes jāliek, ja kalnā tik gribi. Varētu jau tur kādreiz aizbraukt, apskatīt, ko to sakraut. Bet padomājot skaidrs to, Eiropā bez mani nevarot. Tas ir Daina Boys, tā ir Eiropā. Pakiņi pilni, korķi nereāli, tāpēc tas ir interesanti. Tā ir romantika. Šodien tik cītīgi nostrādāts, ka ir pelnījis vienu burgerītu un aliņu. Tie, kas brauc caur Poliju bieži, Orlenā benzīntankos konkrēti burgeris, nenormāli labs. Jā, izbraucu 8 stundas un kaut kāds 50 minūtes ar kapēkām. Iebraucu parkingā. Pilns parkings, dabūju pašu pēdējo metru, kur te viens budrīts nolicis vieglo, ja es viņam tā ielauzos aizmugurē, tad viņš šķīvi stāv, bet nekas garām man tiek. Un jā, nereāli sagāja ar vietu, tādēļ, ka viss parkingi jau, protams, ir pilni, jo tūlīt sākās liegums. Es esmu apstājies kaut kādas 40 minūtes pirms 7 sākās liegums. Jā, reku te jau gar tanku stāvu smagie. Tur gar visas kojas ir pilns, gar aizmugurēm stāv un jā, jautrības var sākties. Man liekas, ka es vēl neesmu šitā te ar liegumiem cīnījies, vismaz kamēr es video filmēju. Vienmēr man kaut kā paveicās, vai man ir ADRs, vai tie liegumi nav. Un jā, būs tā pirmā reize, kad ritīgi maukšu pa liegumiem. Tā kā tagad taisīšu 9 stundu pauzi. Mazliet pār 3 pa nakti sākšu braukt. Braukšu es līdz Varšavai. Principā es nobraukšu 4,5 stundas. Jā, 3 pa nakti sākšu braukt, 4,5 stundas nobraukšu. Aizbraukšu līdz Varšavai. Ja labi ripos, tad izbraukšu cauri Varšavai. Atkal stāšos nos, tas būs kaut kādi pulkstenis pirms 8. Tad taisīšu vēl vienu 9 stundu pauzi, un tad kaut kādos 4 pēcpusdienā sākšu braukt, un tad jau pa 9-10 stundām man jāpietiek ir līdz Rīgai. Tā kā, jā, viss vakariņas, aliņš duša, taisam 9 stundu pauzīti, un panākt sāksim kapāt. Ko, 9 stundu pauzīti ir uztaisīta, sākam braukt, pulkstens ir 3:30. Pa tiem liegumiem Polijas es tā kā citreiz saputrojos ar to, kad es mašīnā dzīvoju pēc Latvijas laika, bet līdz ar to es arī tos, tos liegumu laikus nosaucu tā kā pēc Latvijas, bet ir tā,
Kā jau es iepriekš teicu, ka tagad sākās tie vasaras liegumi. Katru nedēļas nogali, sākot piekdienu, sestdienu, svētdienu, tagad līdz pat pašam septembrim būs pilnīgi katra nedēļa šitādi braukšanas liegumi. Piekdienās nevar braukt no 6 vakarā līdz 10 vakarā. Tas ir pēc Polijas laika, pēc vietējā laiks tagad sāku. Jā. 6 vakarā līdz 10 vakarā. Tā kā vakar man tas sanāca, es vakar iebraucu Polijā pa dienu. Un nedaudz pirms tiem 6 es apstājos, kaut kāds 40 minūtes pirms 6. Precīzi man sanāca, es iebraucu parkingā, 33 kilometrus iekšā Polijā, neatceros, kurš precīzi tas kilometrs bija. Jā, 40 minūtes pirms lieguma sākuma, perfekts sanāca, viss ideāli. Tad sestdienā nedrīkst braukt no 8 rītā līdz 2 pa dienu. Jā, tas ir tagad ir sestdiena, tagad man ir obligāti jāapstājās līdz tiem 8 rītā, ko es arī izdarīšu, jo es tagad varu braukt 4,5 stundas. Tas tieši būs tas laiks, kad es metīšu mieru. Un svētdienā nedrīkst braukt no 8 rītā līdz 10 vakarā. Tas ir pilnībā visu dienu nevar braukt. Tas nozīmē, ka man aizbraucot tagad uz šito te parkingu, uz kur es tagad braukšu, tur kaut kur pirms Varšavas vai aiz Varšavas, redzēs kā ripos. Tur es uztaisīšu 9 stundas, un tad man ir jātiek cauri panākt visai Polijai. Lai es rītā varētu būt, rītā sanāks, šodienas nakts tā sanāks, ka es būšu Rīgā, baigā putra ar tiem liegumiem un baigi sarežģīta ir tā braukšana, tad, ja nav tas ADRs vai kaut kā tāda krauja, ko tu var pa liegumu vest, sanāks tās te nakts braukšanas, kaut ko pabrauc 4 stundas, atkal pauzē un tad atkal brauc un, ja nepaspēj sestdienas naktī iziet ārā no Polijas, tad ir jāguļ līdz pat svētdienas vakaram, svētdienas 10 vakarā, un tad jau, ja tu tad sāc tikai braukt mājās, tad rēķini, ka mājās ir tikai pirmdien no rīta. Tā kaut kā, baigā puteri. Man tādā ziņā šoreiz paveicās ar to, ka es laicīgi sakrāvos, laicīgi tik iekšā Polijā, un tad tādā veidā te sapauzējot, man visam vajadzētu sajiet. Apstāšos pirms tiem 8 kaut kur ap Varšavu, tur 9 stundu pauzīte, un tad atkal šodien pēcpusdienās sākšu braukt ārā. Tad jau no turienes pa 9-10 stundām līdz Rīgai saiesim. Cik pirmajā maksā to? Protams, kad sākās šitie te vasaras liegumi, tad jau ADR kraus visi ķer ārā pa kapēkām, tikai tāpēc, lai varētu braukt. Bet, man pagājuši vasar ļoti labi bija ar kravām, var teikt visu laiku tās kravas. Man bija ADR krauts, līdz ar to es arī varēju braukt pa tiem liegumiem. Bet, vēl man te bišķi jāpacīnās būs šitā nedēļa un nākošā nedēļa, un tad jau Liepājā ir kursi, un jāiet ir uz viņiem savādāk, kad tad, jo man liekas, ka tuvākie kursi ir kaut kad vasaras beigas vai septembris, tur kaut kas tas laiks. Rīgā ir biežāk, bet Rīga man atkal ir baigi tālu sanāk braukt katru dienu prom atpakaļ, tad Liepāja man būs labākais variants. Vislabākais variants man būtu bijusi Ventspile, bet Ventspilī jau bija kurs, tagad nākošie kursi Ventspilī būs tikai septembrī vai oktobrī. Tā kā izbraukšu vēl vienu nedēļu un tad braukšu uz Liepāju, nokārtošu visu to, un lai varu mierīgi braukt pa tiem liegumiem. Var jau, protams, riskēt un braukt pa tiem liegumiem, bet ja tev noķer, tad pēdējais, ko es zinu, cik tas maksā, ir kaut kāda 800 eiro. Pieļauju domu, ka tagad jau tas sods varētu būt lielāks, jo te poļi ļoti strauji ceļ tos sodus augšā, bet ja tev noķer lieguma laikā, 800 eiro vismaz. Tu jau it kā vari braukt pa to liegumu un tev var paveikties, ka tevi nenoķer tieši tajā lieguma laikā, bet kaut vai tev aptur pēc tam, piemēram, man var apturēt arī uz Polijas-Lietuvas robežas, tur, piemēram, stāv transportnieki,
Viņi paņem nolas tahogrāfu un skatās, ka es jau visu dienu braucu. Un. Tas nekas, ka liegums jau ir beidzies, ka es tajā brīdī, kad viņi man kontrolē, it kā skaitos, ka var braukt. Bet viņi paskatās, ka visu dienu bijis liegums, es visu dienu esmu braucis, krāva man nav, sods tāpatās. Tā kā, jā, diezgan bīstam šitā te maukt pa tiem liegumiem. Protams, tas ir darīts kādreiz, bet, jā, tas ļoti dārgi maksā. Es tev vakar pamontēju video un es tur stāstīju par to savu limitētā daudzuma kravu, kur tas tās uzlīmes līmēju. Limitētā daudzuma krava, viņā it kā ir tās vielas, kas tā kā skaitās ADRs. Manā gadījumā tur ir flakoniņi, bet tie flakoniņi ir sapildīti, mazajās tajās, kā nāk flakoniņš. Man mazie trauciņi tur, man liekas, bija līdz 30 kilogramu, tā kā tas iepakojums. Un. Jā, viss tās kastītes ir līdz 30 kilogramiem. Mazie tilpumi, tāpēc viņš tā kā nosaucās kā limitētais daudzums. Ja tā pati viela būtu iekšā mucās kaut kādās vai kannās, kas tur ir lielākās tajās traukos un kā viņas tur parasti pilda, tad tas būtu ADRs un tad es to nevarētu veikt. Piemēram, tas pats brake cleaners, ja bremžu tīrītājs, bremžu attaukotājs. Jā, tiklīdz viņš ir iepildīts tajā flakoniņā, tas skaitās limitētais daudzums, bet ja tas pats brake cleaners būtu iepildīts mucās, mucas ir vairāk, tur tas, protams, jāstāsta pēc kaut un kilogramiem, bet ja viņš ir mucās, tas ir lielais iepakojums un tad skaitītos ADRs. Nav tik svarīgi, bet, vienkārši, jā, manos ir jau bieži neskan tā frāze limitētais daudzums, tad es vienkārši pateiktu atšķirību. Īsumā, tā, flakoniņos ir bīstamās vielas, bet par cik viņas ir flakoniņos, tad tas skatās limitētais daudzums un viņas var vest bez ADR tiesībām. Tulbākais jau ir tas, ka tev braukšanas laika it kā atļauj braukt, bet liegums neļauj, un tad tev pa dienu ir jāstāv, vai ir jāmēģina pagulēt, jo tev pa nakti būs jābrauc. Ko tad tu pa dienu baigi var pagulēt, sevišķi jau vēl ārā ir karsts un gaišs, tad baigi jau miegs pa dienu nenāk. Citreiz ir tā, ka nāk, kad atkal ir grūti pabraukt pa dienu, ka gribās pagulēt, bet, man vismaz parasti tā, tad, kad tev ir jāguļ, tad nenāk miegs, un tad, kad tu nevar gulēt, tad tev nāk miegs. Kad sāksies liegumi, tad visos šitajos laukumos pirms maksāšanas vietām vai pēc, kā tur ir, tur daži ir pirms, daži ir pēc, tad šitie šodien, es domāju, ka būs pilni ar transporta policiju, kas ķers liegumā braucējus. Un ne tikai, arī gan jau parastās kontrolītes. Tas ir ātrums, to es saprotu. Cik tā viņš mums te laiž? 95. Bišķi jau atmetās. Vairs tā nemūk projām. Šitajā nakts braukšanā tas stulbākais moments ir tas rīts, kad tā saule aust. Tad ir tāds... Es nezinu, tie, kas brauc šitā, tie zina to sajūtu, nemāk izstāstīt, bet, jā, tas pretīgākais moments ir. Un par cik ļoti labi ripo, tūlīt jau būšu izbraucis cauri Varšavai. Pēc 40 minūtēm viņā taisās ciet, pusstundas vēl var braukt. Tikšu līdz parkingam aiz Varšavas. Ko laižam iekšā parkingā? Mēģināsim kaut kur te dabūt vietu. Sastājušies kaut ko šķīm greizi viss te. Ir dabūju vietu. Viss spiežam beigu valsti. Un taisam vēl 9 stundu pauzīt. Jāiet mēģināt pagulēt ir, jo pēcpusdienā jāsāk braukt un tad atkal būs līdz naktī jālaiž. Tā kā, jā, tad būs spēki.
veselīgus, tad dabūsi pa biksi. Un tad darīšana būs ar manu blici. Sāpīgi būs tik, laikam ļoti maz viss, ko man saka citi. Ja tu netic mīlestībai, tad tu vari sūkā citi. Laikam ļoti maz. Čiki, čiki, man asota I triki. Čiki, čiki, un tiki visi akat saka pliki. Čiki, čiki, man asota I triki. Čiki, un tiki visi akat saka pliki. Uno, el breaky dance. Dos, el vanosito. Tres, el Vegas Gas. Cuatro, el Robocop pollo. Savādāks, čiki, čiki, visi grib to, jā. Čiki, čiki, mums ir atslēgā. Čiki, čiki, visi grib to, jā. Čiki, čiki, mums ir atslēgā. Sūd notiek anarhija, nav bez enerģija. Mēs tam neticam, jo čiki ir reliģija. Komandantu stunda vai komandējam stundu. Ar lupu tēmi precīzāk tik uz vienu punktu. Nu redz, kā beigās sanāca, uztaisīja 9 stundu pauzīti, tieši Robs ar Aivu pie manīm piebrauc, kopā braucam mājās, izkrāvos, sagatavojos jau nākošam reisam, nākošam arī braukšu reisā. Un jā, kopumā šis te reiss nebija no tiem interesantākajiem 3 iekraušanas, bet pats galvenais, ka tik laicīgi mājās, paspēs iedzert aliņu, uzēs sašļik. Un jā, laiks ķerties klāt pie konkursu uzvarētāji. Nebija domājis, ka komentāri būs tik daudz. Ieliku jau linku programmā un spiežam uzvarētāju. QZP, QGSP. Gribu merču. Ir ierakstījis. Apsveicu. Ja tu skaties šito video, tad uzrakst man privāti vienalga, kur. Facebookā, Instagramā, kaut vai TikTokā. Un zini, kā izdarīsim? Paņemsim vēl vienu uzvarētāju, kas vinēs keponu. Šitas uzvarētājs varēs izlauties jebko, maiku, džemperi, keponu, bet izlauzēsim vēl vienu uzvarētāju, kurš dabūs keponu. Spiežam vēlreiz pika vinneri. Andris Dūdelis 1473. Apsveic Andri, sazinies arī to manim. Un Andris dabūs tādu te keponiņu. Nezinu, kad būs nākošā epizode, jo mēģināšu sataisīt to mikrofonu telefonam, bet es ceru, ka tas būs līdz Angurei. Tā kā kārtējo reizi, paldies, ka skaties, ceru, ka bija interesanti un priecīgs svētkus. Tie jau jūs jau skatāties pēc svētkiem, bet vienalga priecīgs. Gaidām nākošo epizodi. Čau visiem!